Mani sauc Kristīna Šulce. Esmu Jāņa Simpsona Madonas mākslas skolas direktore un arī pedagoģe, kā arī darbojos Madonas mākslas skolas atbalsta biedrībā kā valdes priekšsēdētāja, un līdz ar to ir iespēja piesaistīt dažādus projektus, kas atbalsta gan skolu, gan mūsu audzēkņu izaugsmi. Es pati esmu dzimusi Ērgļos, bet uzaugusi Cesvainē. Tā kā varētu teikt, ka es esmu tāds Madonas novada bērns jaunietis, lielāko savu dzīves laiku pavadīju Cesvainē. Lai atrastu veidus, kā piesaistīt kultūrai un mākslai finansējumu, mēs ļoti daudz esam strādājuši pie dažādu projektu piesaistes, un tas jau, var teikt, ir bijis no pirmsākumiem, kā es šajā skolā sāku strādāt. Mēs esam izdevuši Jāņa Simpsona darbu katalogu, mums ir notikuši dažādi projekti, nometnes. Un, var teikt, šīs balvas arī ir saistītas ar šo manu aizrautību, rakstīt projektus. Tas darbs, ko es esmu ieguldījusi, tā pieredze, ko man ir devuši gadi un laiks, lai es varētu mēģināt vēlreiz. Ļoti daudzreiz ir nesanācis, neizdevies. Bet to jau mēs tādos svētkos vai balvu pasniegšanas ceremonijās neredzam, arī nestāstam, ka tie ceļi nav bijuši viegli. Citreiz liekas, ka viņai jau tos projektus atbalsta vienu pakaļ otram. Viena balva ir man kā Kristīnai Šulcei par gada ieguldījums kultūrā, gada balva kultūrā 2025. gadā. Un otra balva, kas ir mums kā komandai, kas ir tieši par notikumu, gada notikums, kas bija dizaina balss, gaismas līnijas, nekas nenāk viegli, nekas nenokrīt no gaisa tāpatās. Un to arī apliecina, es domāju, arī šis novērtējums no Madonas novada pašvaldības, šīs divas balvas, ko esam saņēmuši. To es uztveru kā tādu, kā es teicu, priekš manis tā ir tāda samīļošana, jo mēs jau paši sevi virzam. Neviens man neliek to darīt. Tā ir mana izvēle. Man tas patīk. Prieks, ka cilvēki to ievēroja, ka pēc tam nāca klāt un teica, ka patīk, ka neko tādu nebija redzējuši, neko tādu nebija gaidījuši. Bet, kā lai saka, es esmu ļoti tiešām arī pateicīga Madonai, ka viņa ir mani gan kā cilvēku, gan kā mākslinieci pieņēmusi šeit atpakaļ, un man ir šī iespēja savu potenciālu šeit ieguldīt. Jāņa Simpsona Madonas mākslas skolai šogad 50. Māja, kurā atrodamies, šogad svin 100 gadi, tāpatās kā Madonas pilsēta, kurai šogad mēs arī svinam 100 gadu pastāvēšanu vēsturē. Un mēs, madonieši, esam gatavi ieguldīties, mīlēt savu pilsētu, un lai top, viss ir mūsu rokās.